ko mēs būvniecības regulējumā uzskatām par to. Tad būtiski, lai zinātu, kāds ir piemērojamais regulējums, ir inženieru tīkla iedalījums būvju grupās, un tad jau pats par sevi, kāds tad ir process piemērojams konkrētam inženieru tīkla būvdarbu veidam. Tātad, kā jau būvniecībā, galvenais mums ir būvniecības likums, kura mums ir daļa definīcijas, būvvaldes kompetence, būvniecības dalībnieku atbildības noteiktas, un vēl citas lietas, kas varbūt īstenojot kādu projektu, jums būs nepieciešams iepazīties. Tālāk ir svarīgi noteikumi, vispārīgie būvnoteikumi, kur arī ir virkne definīciju, kas jums būtu jāzina, kas tad ir būve vai nav būve, kādi darbi. Un pats galvenais tur ir pirmais pielikums, kur ir iedalījums būvju grupās, no kā tad ir atkarīgs piemērojamais process. Konkrēti par inženieru tīklu regulējumu mums ir atsevišķo inženieru būvju būvnoteikumi, kur pamatā ir visi inženieru tīkli, ūdens apgāde, elektrība, siltuma apgāde, jebkura ugunsdzēsības sistēma. Un kā atsevišķi ir elektronisko sakaru inženieru būvju būvnoteikumi. Tas ir tikai atsevišķi uz vienu inženieru tīklu veidu elektroniskiem sakariem. Tātad, inženieru tīkls. Mums ir definēts šobrīd vispārīgos būvnoteikumos, tas ir ārējais inženieru tīkls, kas sastāv no viss, kas ir vajadzīgs, lai tas tīkls darbotos. Likumā un noteikumos viņš varētu būt tieši nelietots vārds kā inženieru tīkls, viņš varētu būt inženieru būve vai lineārā inženieru būve. Tālāk svarīgs izdalījums mums no būvniecības procesa ir inženieru tīkla pievads, jo tam ir radīts atsevišķs atvieglotas būvniecības procesa kārtība. Tādēļ ir svarīgi zināt, kas ir inženieru tīkla pievads. Tas ir ārējais, kas no mūsu sadalnes, vai no kur mums tā noslēgierīts, aiziet līdz pieslēgumam pie, teiksim, ārējā inženieru tīkla. Un tad ir ļoti būtisks iekšējais inženieru tīkls, ko mēs esam definējuši, balstoties arī uz civillikumu, kas ir blakus lieta, tātad būves piedarums. Un šis ir ietverts citiem vārdiem arī atsevišķos inženieru būvnoteikumos. Un šeit ir svarīgi saprast, ka iekšējais inženieru tīkls nav atsevišķa būve, tā ir būves piedarums. Tātad pati būve kopā ar šo inženieru tīklu. Un iekšējais inženieru tīkls, ja mēs izdomāsim būvi nojaukt, nepastāvēs. Tātad viņš ir tikai iekšējais. Ārēji ir savādāk. Tas ir jāvērtē. Vēl viens akcents ir jāvērš uz to, kad būvniecības regulējums nenošķir šī inženieru tīkla piederību, respektīvi ārējo no iekšējo. Nevar būt tā, ka pie zemes gabala ir sadalne, tas no būvniecības regulējuma ir ārējais inženieru tīkls, jo iekšējais būs tas, kas būs būvē iekšā. Bet piederības tur jau mainās. Nu, tad, kad esat tikuši skaidrībā, kas tad jums ir iekšējais vai ārējais inženieru tīkls, tad nākušā ir lieta saprast, mūsu plānotais inženieru tīkls būs kurā būvju grupa. Pamatā viss, kas attiecas uz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, būs visticamāk pirmajā grupā, jo elektrība tas būs līdz 20 kW. Visi inženieru tīklu pievada arī būs pirmā grupa. Arī, ja jums vajadzēs kāda sakartīkla, arī būs pirmā grupa. Te jāskatās droši vien par kanalizāciju, siltuma apgādi un ūdens apgādi, kā tur ir ar tiem lielumiem. Līdz 200 mm tas būs visa pirmā grupa. Savukārt trešā tās jau būs noteikti nopietnām inženieru tīklu īpašnieku turētāju ēkām, tīkliem, inženieru būvēm. Savukārt tas, kas nebūs ne trešajā, ne pirmajā, tas būs arī otrajā. Tad tālāk, atkarībā no tā, kādus būvdarbus plāno veikt esošam inženieru tīklam,
vai izbūvēt jaunu, mainās arī piemērojamais process. Ir daļa, ko drīkst darīt bez dokumentiem, ko būvniecības regulējumā neprasa saskaņot ar būvvaldi. Tad ir paziņojums par būvniecību, kas ir pildāms būvniecības informācijas sistēmā. Tā ir tāda personas informēšana par to, ko es daru ar šo inženieru tīklu. Šajā gadījumā būvvaldes saskaņojums nav nepieciešams, bet ir noteikta kārtība, kas šo ieceru izstrādā un kas šos būvdarbus veic. Tālāk ir paskaidrojuma raksts, ko iespējams iepriekš arī tie, kas jau ir uzsākuši, ir apliecinājuma karte. Šobrīd šis būs visi darbi, kas bija apliecinājuma karte, viena daļa būs ar paskaidrojumu rakstu. Un tad, protams, pa visiem lieliem objektiem ir arī būvatļauja. Tātad, bez dokumentiem mēs varam veikt iekšējo inženieru tīklu būvdarbus. Un tur ir nosacījumi, ja urbuma diametrs nepārsniedz 50 un urbjot netiek skartas nesošās konstrukcijas. Tātad pēc būtības, jebkurš iekšējais tīkls, kurš jums ir nokalpojis savu, ir nepieciešams veikt viņa remontdarbs vai atjaunošanas darbs, tad tos var veikt bez saskaņošanas ar būvvaldes. Šeit gan es gribētu vērst uzmanību par, teiksim, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, lai arī būvvaldei nav jāizstrādā un jāsaskaņo dokumentācija, tomēr savstarpēji iekšēji ņemot vērā, kad tur ir daudz šo dzīvokļu īpašnieku, tomēr noteikts vienoties, kāda dokumentācija tiek veikta par šiem darbiem un kādā veidā tiek tas atspoguļots un pasniegts arī šiem dzīvokļu īpašniekiem. Tālāk ir tātad, ja mēs zinām, kas ir pirmā grupas inženieru tīkls, un jebkurš pievads arī atjaunot var bez esošu pievadu, var atjaunot bez dokumentiem. Un, protams, var nomainīt jebkādas, kas ir inženieru tīklam vajadzīgās iekārtas vai aizvērtņi vai, nezinu, krāni, hidranti, visu to arī var mainīt bez dokumentiem, bez būvvaldes skaņojuma. Tālāk mums ir, jau jāsaka, no 21. gada, 1. novembra, ir ieviests paziņojums par būvniecību, arī uz citiem iekšējo inženieru tīklu darbiem. Tajā gadījumā, kad jūsu plānotie būvdarbi iekšējam inženieru tīklam pārsniedz 50 mm, teiksim, caurumu urbumu, jums vajag lielāku taisīt, nezinu, lielākus, teiksim, šahtas caurums. Tajā brīdī ir piemēram šis paziņojums par būvniecību. Arī gadījumā, ja jums ir nepieciešams esošo tīklu pārbūvēt vai veikt kaut kādus, nezinu, jaunas pieslēguma vietas ierīkot. Inženieru tīklu pievadu jaunu var ierīkot. Tas ir, piemēram, ja kopība, daudzdzīvokļu kopība nolēma, pieņemsim, grib pagalmā uzstādīt kādu iekārtu, tad šo pievadu varētu izbūvēt šajā kārtībā pie nosacījuma, ka jau šai zemesvienībā ir pievadīts, pie kura viņi var pieslēgties. Tajā brīdī ir šāda atvieglota kārtība. Un, protams, ja kāds tīkls ir lieks, nevajadzīgs, to var vienkārši arī nojaukt šajā kārtībā. Schematiski tas tāds būtu, mēs izstrādājam ieceri, to izstrādā būvspeciālists ar atbilstošo sfēru, kādu jums tīklam vajag, vai tas ir ar elektrību, vai tas ir ar ūdeni, vai tas ir ar siltuma apgādi saistīts. Tālāk jūs būvniecības informācijas sistēmā aizpildat paziņojumu par būvniecību, kurai pievienojat šo ieceri. Vienlaicīgi arī paziņojat, kādā termiņā jūs šos darbus plānojat veikt. Šeit ir svarīgi, ka būvvalde neko neakceptē, jūs paši nosakat savu laiku, kādas jums ir nepieciešams, lai realizētu šos būvdarbus. Tad, kad jūs tos būvdarbus esat izdarījuši, tad jūs atkal būvniecības informācijas sistēmā aizpildiet paziņojumu par būvdarbu pabeigšanu. Un svarīgi ir šeit uz iekšējiem inženieru tīkliem, protams, šis neskar, bet šis noteikti attiecās uz ārējiem inženieru tīkliem. Ir nepieciešama arī datu aktualizācija augstas detalizācijas topogrāfiskajā informācijas sistēmas datubāzē. Tālāk jau ir paskaidrojuma raksts, kas būtu piemērojams inženieru tīklu pievadam tajā brīdī, kad jums pie zemes gabala nav šai inženieru tīkla pievada, tad būtu izstrādājums šajā gadījumā. Vēl ir
arī pilnīgi citi, kas nav pievadi, jums ir kaut kāds tīkls, nezinu, gāzes apgādi jūs gribat apkur ierīkot, un tajā brīdī arī paskaidrojuma raksts būtu piemērojams. Lielākiem objektiem, 2., 3. atjaunošanai, un arī lieliem inženiertīkliem nojaukšanai. Šeit ir schematiski attēlots, kā tad tas notiek, izstrādā ieceru, būvvalde šo ieceru akceptē, un tikai pēc tam jūs varat, un vēl jāpaziņo arī būvnieks, un tikai tad jūs varat veikt būvdarbus. To jūs varat iepazīties tuvāk. Un svarīgi atcerēties, ka paskaidrojuma raksta gadījumā ir noteikts realizācijas termiņš 5 gadi. Tātad mēs plānojam šos darbus, mēs viņus daram un izpildam. Nevis es piesaku savu ideju, kaut kad darīšu un īsti nedaru. Tajā brīdī jums būsiet iztērējuši laiku un naudu, un arī būsiet zaudējuši to iespēju realizēt būvdarbus. Un, protams, būvatļauju, tas paliek uz ļoti lieliem objektiem, kas atbilst 2. un 3. grupai. Un tad svarīgi jums atgādināt, ka šos darbus ieceras dokuments izstrādā vienmēr būvspeciālists ar atbilstošu jomas darbības sfēru, neviens cits. Ja jums ir nepieciešami jauni pieslēgumi vai pārskaņojumi, tad jums šie tehniskie noteikumi vai kādi citas prasības ir jāpārliecinās pie konkrētā inženieru tīkla turētāja vai īpašnieka, vai būs nepieciešami kaut kādi nosacījumi, ja jūs tur kaut ko mainat. Un ļoti svarīgi arī, ka būvdarbus var veikt tikai būvkomersants. Tas nozīmē, ka jebkuri ārējie inženieru tīkli, tā skaitā arī iekšējie koplietošanas inženieru tīklus, ir jāveic būvdarbus kvalificētam būvniekam. Paldies!